Šodien 50. psalms, vēl tikai 100 psalmi. Oh, amazing. Jā. Paldies Tev, Tēvs. Paldies par jaunu dienu. Paldies par lietu. Jā, paldies par visu dzīvo radību apkārt. Jā, paldies, ka mēs varam slavēt Tevi par to un ka mēs zinām, kam pateikties par to. Un paldies, ka mēs varam dzīvot no pateicības. Un, jā, es lūdzu, ka Tu arī mūs brīnišķīgi iepriecini šodienā no sava vārda, ka Tu atver arvien vairāk šo prieku, lasīt šo īpašāko vārdu uz visas pasaules, Tavu vārdu, Tavu dzīvo vārdu, kurš ir atstāts mums, Taviem bērniem. Jā, paldies, Aba. 50. psalms, Dievam tīkams upuris, Asafa psalms. Dievs, stiprais Dievs, Kungs uzrunā un uzsauc visai zemē no rītiem līdz vakariem. No Cijānas, kas ir skaistuma vainagojums, Dievs staro sava spožuma gaismā. Mūsu Dievs nāk un necieš klusi, iznīcības uguns iet viņam pa priekšu, un stipra vētra plosās viņam visapkārt. Viņš uzsauc debesīm augšā un zemē, lai tiesātu savu tautu. Sapulcējiet manus svētos, kas upurēdami slēdz ar mani derību, un debesis pauda viņa taisnīgumu, jo Dievs pats ir tiesnesis. Sēlā. Klausies, mana tauta, es runāšu, Izraēl, es brīdinu tevi. Es, Dievs, esmu tavs Dievs. Nevis tavu kaujamo upuru dēļ norāju es tevi, tavi dedzināmie upuri ir vienmēr manu acu priekšā. Es neņemšu vēršus no tava nama, nedz āžus no tava ganāmā pulka, jo man pieder visi meža zvēri, visi kustoņi pa 1000 kalnos. Man ir zināms ik viens putns gaisā, un visi lauku kustoņi ir manā ziņā. Ja man gribētos ēst, tas man nebūtu tev jāsaka, jo man pieder pasaule un viss tās pilnums. Vai tad, lai es ēdu vēršu gaļu un dzeru āžu asinis? Nes Dievam pateicību kā upuri, un tā pildi visaugstākajam savus solījumus, un piesauc mani bēdu laikā, tad es izglābšu tevi, un tev būs mani godāt. Bet bezdievim tas kungs saka, ko tu daudzini manus likumus un ņem manu derību savā mutē, ja tu ienīsti pamācību un laid manus vārdus pār galvu. Kad tu redzi zagli, tu esi viņam par draugam, tu biedrojies ar laulības pārkāpējiem, savai mutē tu ļauj vaļu runāt ļaunu, un tava mēle pauž mēlus. Tu sēdi un runā ļaunu pret savu brāli, tu apmelo savas mātes dēlu. Tā tu dari, un kad es ciešu klusu, tu domā, ka es esmu tāds pats kā tu. Tādēļ es pārmācīšu tevi un turēšu to tev acu priekšā. Ievērojiet jau to jūs, kas Dievu aizmirsuši, lai man jūs nav jāsaplosa, un glābēji jums nebūs, kas pienes upurim. Pateicību tas tur mani godā. Un tas ir tas ceļš, kā es tam rādīšu pestīšanu. Āmen. Jā, Dievs, stiprais Dievs, Kungs, uzrunā un uzsauc visai zemē no rītiem līdz vakariem, no Cijānas, kas ir skaistuma vainagojums. Dievs staro savu spožuma gaismā. Mūsu Dievs nāk un necieš klusu, iznīcības uguns iet viņam pa priekšu, un stipra vētra plosās viņam visapkārt. Viņš uzsauc debesīm augšā un zemē, lai tiesātu savu tautu. 6. un debesis pauda viņa taisnīgumu, jo Dievs pats ir tiesnesis.
Klausies, mana tauta, es runāšu, Izraēl, es brīdinu tevi, es Dievs, es esmu tavs Dievs. Ja man gribētos ēst, tas man nebūtu tev jāsaka, jo man pieder pasaule un viss tās pilnums. Nes Dievam pateicību kā upuri, un tā pilda visaugstākajiem savus solījumus. Un piesauc mani bēdu laikā, tad es izglābšu tevi, un tev būs mani godāt. Bet bezdievim tas kungs saka, ko tu daudzini manus likumus un ņem manu derību savā mutē, ja tu ienīsti pamācību un laid manus vārdus pār galvu. Kas pienes upurim pateicību, tas tur mani godā, un tas ir tas ceļš, kā es tam rādīšu pestīšanu. Jā, tēvs, tev tā pasakos, ka tu esi tāds, ka ticība tev ir tāda, ka mēs nevaram to nopirkt, mēs nevaram nopirkt tavu mīlestību, mēs nevaram to izpelnīties ar saviem darbiem un upuriem un, nezinu, savu gudrību vai vēl kaut ko. Bet jā, ka tu esi tāds Dievs, kurš ir pēc mums, un kurš nāk pēc mums, kurš grib attiecības, un paldies, ka tas ir liels atvieglojums, un ka tu esi teicis, ka tev patīk pateicība, un jā, es lūdzos, ka Svētais Gars, ka tu atrais mūsos pateicību, atrais katrā mazā lietiņā, tiešām, ka varam pateikties, ka mums ir telefons, ka mums ir gaiss, ko elpot, ka mums ir ēdiens, ka mums ir jumts virs galvas. Jā, paldies par visu, paldies par uzvarām, paldies par to ceļu. Es lūdzos, ka mēs neesam kā bezdievīgi, kā tādi, kuri tic, kuri it kā seko tev, bet ir bezdievīgi, jā. Lai mēs nebūtu tādi, ka Dievam jāsaka, ko tu daudzini manus likumus un ņem manu derību savā mutē, ja tu ienīsti pamācību un laidi manus vārdus pār galvu. Svētais Gars, lūdzos, ka tu atraisi katrā vienā no mums tādu padošanos tevai pamācībai, paņem prom jau kādu sacelšanos, tādu rebelijas, tādu sacelšanās garu, ka nevar neviens ne pamācīt, ne tavs tuvākais, ne draudzē, ka mēs nevaram būt pamācāms. Lūdzos, Tēvs, ka tu paņem prom visas tādas lietas, lai mēs nebūtu kā bezdievīgi. Un kad tu redzi zagli, tu esi viņam par draugam, tu biedrojies ar laulības pārkāpējiem. Savai mutē tu ļauj vaļu runāt ļaunu, un tava mēle pauž melus. Tu sēdi un runā ļaunu pret savu brāli, tu apmelo savas mātes dēlu. Tā tu dari, un kad es ciešu klusu, tu domā, ka es esmu tāds pats kā tu. Tādēļ es pārmācīšu tevi un turēšu to tev acu priekšā. Tēvs palīdz mums pieķert mūsu pašu sevi, kad mēs esam šādās vietās, ka mūsu sirds tā kā neiedagās tādās, tā kā, kad ir nepareizas lietas, mūsu sirdī vajadzētu iedegties tādā taisnīgumā, un tomēr, jo tā ir mīlestība, jo šīs lietas ved postā gan tos cilvēkus, kas tās dara, gan apkārtējos cilvēkus. Jā, un tā ir mīlestība, nevis atstāt brāli tajā, bet palīdzēt viņam tikt ārā no tā, un tā kā es lūdzos, lai arī, paņem prom tādu toksisko empātiju, kas kaut kur liek paturēt kādus savus brāļus vai citus cilvēkus, tā kā tajā bedrē, kurā viņi ir ar šo pašpazemošanos kaut kādu, tā kā, it kā mēs netiesājam, bet
Bet jā, kad ir kaut kas tāds, kas ir patiesība un ir meli, un meli iznīcina. Kas pienes upurim pateicību, tas tur mani godā, un tas ir tas ceļš, kā es tam rādīšu pestīšanu. Kas pienes upurim pateicību, tas tur mani godā. Kas pienes upurim pateicību, tas tur mani godā, un tas ir tas ceļš, kā es tam rādīšu pestīšanu. Un tas ir tas ceļš, kā es tam rādīšu pestīšanu. Pateicību kā upurs. Svētais gars lūdzos, jā, kad katrs viens no mums, kad varbūt tad, kad mums iet viss rītīgi labi, un tur mēs varam slavēt Dievu, jā, un amen, 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 un Dievs nedod, kad mēs, ja var tā vispār teikt, jo Dievs to nedod, bet Dievs palīdz, ka mēs slavējam tevi, ka mēs atdodam tev godu par visu, ko tu mums dod, kā tu mums izpastīji, dziedini, atbrīvo. Mēs varam redzēt tavus brīnumu darbus visu laiku, bet es arī lūdzos, jā, tad, kad pateicība nāk kā upuris, tad, ka varbūt nav arī tik labi, tad tas īstenībā sanāk kā upuris, un kad ir šīs grūtās situācijas, kad ir, tieši tad, kad ir grūti, es lūdzos, Svētais Gars, ka tu atraisi pateicību par to, kas mums ir, tajā grūtajā arī, ko mēs varam ieraudzīt, par ko pateikties, un mēs varam pateikties pirmkārt Tēvs par tevi, ka mēs varam tevi pazīt, mēs varam tevi slavēt, mēs varam tevi atpazīt kā visa radītāju. Es lūdzos, ka tas nav kaut kāds noliegums, kaut kāds, kaut kāds tā kā escapisms, tā kā izbēgšana kaut kāda tāda, kad ir izlikšanās, ka ir slikti. Tā nē. Nē, izlikšanās tad, kad ir slikti, tu izliecies, ka ir labi, tā arī nē, bet Svētais Gars lūdzu, ka tu palīdzi mums būt patiesiem un atdot arī tev visu godu, visu slavu, arī tad, kad ir slikti, un arī tad ieraudzīt, un pienest pateicību kā upuri, ieraudzīt, par ko pateikties, un tajā brīdī jau šī pateicība ir kā upuris, un es lūdzos, ka tu dod mums spēku. Mēs varam slavēt tevi, jebkādā vētrā, mēs varam slavēt, mēs varam apliecināt, ka mūsu kungs ir varens, mūsu Dievs ir liels, viņš ir visu valdītājs, viņš ir visu ķēniņš, viņš tur šo zemi savā plaukstā. Jā, un pienāks tā diena, kad visi tautas kritīs ceļos, un nebūs neviena nebūs tāda, kurš nekritīs ceļos, jā. Visa radītāja priekšā. Tā tas ir. Jā, Svētais Gars, lūdzos, ka tu vadi katru vienu šajā dienā un iepriecini, un lūdzos, ka šis vārds iepriecina, lūdzos atraist tādus prieks trautus ar pateicību, un ka mēs varam katru soļu atrast, par ko pateikties, un nomainīt kaut kādus toksiskus paternus galvā arī pret svētīgiem, labiem paterniem, ieraudzīt, kur pateikties. Tā vietā, kur visu laiku ieraudzīt, par ko nepateikties. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Now it's time for this preciousness. Ciao.